1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Viņa laivā skatās? Jūs esat laivā? 1, 2, 3, 1. Jā, nu čau, nu reku meiteņi sāk spēlēt ideāli. Viņa, tas ir no YouTube, tad bija laivas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ir, ja? Es tagad tevi dzirdu 1, 2, 3. 1, 2, ļoti labi. Ir, tur delay, tur ir. Delejs mazliet ir, jā, bet... Sekundes tur ir. Ну, видите, Эджи, давай, поехали. Берем пиво и поехали комментировать. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dzird tevi, Armāns. Алиса Černiecka. Kas tās pa meitenēm? Alisa Černiecka, Lauva. Un pretī? Un pretī? Anita Zēbere un... Aneta? Anita Zēbere, Alise Vaidere. Alisa Černiecka. Kā Lauvai vārds ir? Paldies. У меня есть 3 парфюма вашего самого Артурца принес. Говорит, все время он вам написал, я ему подарю. Один из Креме, второй Босс. Bet Boss nav vairāk. Босс и еще какой-то. Jā. Nu? Давай kādu krāšņu paņemt. Būs normāls. Давай. Mari? Gaļu ņemam. Gaļu, jā. Komentēt. Mani? Fināli. Oi, kā es komentēju. Viens. Vai mums vajag līmeni. Pro. Вот Арман. Микис. А? И Микис будет комикс, да? Там не станет. Kuļālāk. Armandam. Nu, es domāju, ka Armands ir medija prom. Tas tā tikai tehniski balsts. Komentēs, varbūt tev nevajag komentēt. Tieši tagad vajag. Mēs tagad jau visu laivā iet, ko mēs runājam. Bet nevar, tāpēc, ka jau tumbās ir traucē finālā. Nu kā, nu trauc?
Es atvainojos. Halo? Halo? Kas tev notika? Jā. Man tu vari pateikt precīzi adresi. Un pēc tā location īstenībā tie ir lielmaņi. Lielmaņi, bet tas tev Latvijas locations. Kā veidzot? Kāpēc tev nav dzēriens rokā? Man aiziet? Ko tu vēlēsi? Ko tu vēl programmē vēl? Sādas ir. Jā, komentē. Pečēkiem tev. Kur ir Miķels? Sanāc? Ko tagad tālīgi izliet? Ko tu? Vai viņam stāv? Viņa stāv.
Bet varējāt vinēt, ja? Visu laiku gaidu, es saprotu, ka tu esi
Città Giuliano sta grazie.
kā, visi ir iedresēti. Nu ko, esam tiešajā ēterā. Sveiciens visiem, kuri iesaistījušies dzīvajā reportāžā, dzīvajā translācijā no Lielmaņa padola kluba. Šodien risinās Latvijas Republikas padola oficiālais čempionāts, un esam iesaistījušies tieši fināla spēlei meitenēm, kur savā starpā tiekās Veidera Raidere, Šerdiecka un Laula. Tātad rezultāts šobrīd jau pēc uzspēlēt pirmais sets, 4-3 vadībā. Okay. Kopā ar mani ļoti labi draugi Miķels Lībietis. Čau, Mika. Sveiciens visiem. Atmosfēra kolosāla. Ja gadījumā jūs šobrīd skatāties šo te, un es ļoti ceru, ka aizvien vairāk skatītāji skatīsies MK padola čempionātu, MK padola kluba, Latvijas čempionātu MK padola klubā, un jums ir iespēja vēl atbraukt līdz Lielmaņam, Mārupē, un to izbaudīt klātienē. Kāda atmosfēra, kāda sajūtas? Atmosfēra ir fantastiska. Un tieši kā teica, ir vēl iespēja cilvēkiem atbraukt klātienē, redzēt, jo vīriešu fināls sākos pēc sieviešu fināla. Tā kā, jā, tie, kas varbūt skatās YouTube, atbrauciet, apskatieties, kā ir, kas ir padels, iepazīsties. Un es domāju, atmosfēra kļūst tikai vēl labāk. Tātad Latvijas Republikas padola čempionātu organizē Latvijas Tenisa Savienība, padola federācija vai padola savienība. Kā mums šī sistēma ir? Laikam ir viss kopā. Jā, mums šis LTS ir, mēs esam tā kā zem viņiem. Es domāju, tas arī bija mazliet vajadzīgs priekš struktūras, sistēmas un cerams, ka nākotnē līdz ar to, ka mums ir federācija, kad tie, kas uzvar Latvijas čempionātu, viņi var spēlēt tālāk. Viņi var braukt uz pasaules kausiem un Tāds raksts skatīt. Es paņēmušu, jūs runājat vienā,
Okay. Labi, tehniskās problēmas, bet tās tiks atrisināts. Katrā ziņā šodien klātienē, kā domā, cik ir skatītāji ieradušies? 200 ir, 300. Es domāju, ka vairāk nekā 300, apmēram 400 skatītāji varētu būt noteikti klātienē. Un vairāk vai mazāk par šo te padelu tenisu, nezinu, ieskicējam vēsturi varbūt? 1-1. Kas tev ir padelu tenis? Dievs, padelu tenis, man tas ir viss, tā ir mana baznīca, tas ir mans aizraušanās un šobrīd tā dzīvesveids viennozīmīgi, bet 79. ja nejaucu, bet katrā ziņā 70. gados Meksikā radās šis te sporta veids, kurš šobrīd, es nebaidīšos šī vārda, ir kļuvis par vienu no, nevis par vienu, bet par vispopulārāk augošajiem sporta veidiem pasaulē. Teiksim arī mazai atkāpītai MH padelu klubu Matīs Lībietis, tavs brālis kopā ar, es pat nezinu, kā Havardu ir vārds. Havards Biltons. Havards Biltons. Tāpēc ir MH padelu klubs. Klubu pirmo šobrīd MH padelim ir 2 klubi, viens Ulmaņos, viens Lielmaņos, un pirmais klubs tika atklāts 2022. gadā. Kad klubā bija un padelu tenisu spēlēja tikai un vienīgi 100 spēlētāji. Tieši tā. Ir pagājuši 3 gadi. Tu vari pateikt, kāds ir spēlētājs. Un ir, tagad ir 4000 spēlētāji. Jūs stādāties priekšā, protams, ka negribu kacināt nevienu klasisko tenisa klasisko rakešu sporta karalu tenisu, ja? Bet nerunāsim par to, ka kāds kādam griež pogas ārā. Nē, pavisam noteikti. Tas arī, ko es esmu tagad pēdējā laikā dzirdējis, kad nevis padels var atņemt kaut ko no tenisa, bet tieši iedot. Mēs esam tik tuvi tam sporta veidam. Šis padels ir tik tuvs tenisam, kad pat daudzās pasaules vietās viņi taisa tagad tenisa kortus un padelu zem viena jumta. Jā, jo tas ir viens un tas ir ļoti līdzīgs, tas ir tiešām vajadzīgs sporta veids. Man liekas, arī tieši priekš tenisa, lai šīs tenisa iemaņas arī caur padelu var tiešām iemācīties, iegūt. Un, kā es saku, tenis ir ļoti grūts marketingā. Viņiem bija jāizdomā, un man liekas, tāds padels viņiem pat palīdzēs nākotnē, nevis tieši kaut ko atņems. Labi, pievēršoties šai fināla spēlē, šobrīd Alisa Zēbere, un tev jāpalīdz man ar vārdiem. Labi, pret Alisu Černiecku un Mariju Lauvu šobrīd rezultāts ir 5-3 pirmajā setā, pa gēmiem 5-3 Zēbere Vaidara vadībā, 15-0 šajā te gēmā, un varbūt varētu iepazīstināt skatītājus, jo daudz, es ļoti ceru, ka ar katru nākamo minūti šim te streamam laivam pieslēgsies aizvien vairāk spēlētāji par padelu noteikumiem. Patiesībā, ja jūs spēlējat tenisu, tad jums nav jāmācās nemaz padelu noteikumi. Jā, tieši tā noteikumi ir pilnīgi tādi paši kā tenisā. Protams, bumbai jāatstās ir pret zilo laukumu, pirms viņa ieiet stiklā. Ja pa taisno ir stikls, tad ir, protams, kad outs, kā mēs redzam, kāda izspēle. Un ko es zinu no daudziem tenisa spēlētājiem, jau nav nekāds noslēpums. Šobrīd labākajiem 2 pāriem Latvijā, Zēbere Vaidara, Černiecka Lauva, ir, protams, ka, ja drīkst tā teikt, backgrounds vai kas... Visas 4 tenisistas. Visas 4 ir tenisistas. Kas tenisistiem vislielākais, kā jau varētu teikt, errors vai kā saprast, ko ar to bumbu darīt, ka bumba atlas pret stīkli. Tenisā bumba aiziet tev garām. Tieši tā, tas pirmais refleks ir, ka tev bumba ir aiz muguras, punkts ir beidzies. Bet padels ir tik interesants, dēļ tā, ka bumba tev aiziet aiz muguras un punkts nekad nav beidzies. Kamēr bumba ir spēlē, tā vēl ir dzīve. Jā. Šobrīd mēs redzam, Alise no stikla uztaisa kārtīgu voliju pret stiklu pretiniecēm. Un te, patiesībā tas reakcijas ātrums. Super. Ļoti vajadzīgs, redzam, ka Alise pārdzīvo par šo te kļūdu, bet īstenībā, kā mēs runājam arī savā starpā, ka daudz mēs pārdzīvojam par savām kļūdām, bet mēs aizmirstam, ka pretī otrā tīkla pusē arī ir spēlētāji, kur tev liek kļūdīties. Pavisam noteikti. Un 2 setbumbas. Tātad sarkanajos formas tārpos Zēbere Vaidara. Viņam šobrīd ir 40-15. Nu jā, šī ir pirmā setbumba. Skatīsimies, vai Marijai un Alisei izdosies laust šo te. Un nē, tomēr bumba atsitās pret Režģi. Un pirmo setu uzvar Zēbere Vaidara. Tātad 6-3. Un Latvijas čempiones tiks noskaidrots uzvarā līdz 2 setiem. Jā, ļoti labs fināls. Es domāju,
šie pāri ļoti labi parādīs, kā ir arī tenis saistīts ar padelu, kā tas ir jāspēlē un tieši priekš sievietēm. Es pavisam noteikti domāju, ka šīs ir pagaidām Latvijā labākās no sievietēm. Tāpēc ļoti forši redzēt šos divus pārus tieši finālā. Tagad neliela pauzīte starp setiem. Tātad pirmo setu ir uzvarējusi Zēbera Vaidere. Rezultātu 6-3. Katrā ziņā ar katru nākamo minūti arī šeit var just, ka skatītāji ierodās aizvien vairāk. Un, starp citu, kas ir ļoti interesanti, šeit ir ieradies arī jau bijušais Latvijas Tenisa Savienības prezidents Juris Savīckis, kurš sarunā ar mani pirms 2 nedēļām bija ļoti skeptiski noskaņots pret padelu tenisu. Nesapratu, kas tas tāds ir. Pēc pāris video no pasaules kausiem, no pasaules labākajiem padelu spēlētājiem. Jau es redzēju dzirksteles viņa acīs, un šodien piespiedu labprātīgā kārtā viņš ar kundzi Juliju ir ieradies paskatīties tiešām. Es saku, ka šodien mēs esam klātesoši Latvijas labākajam padelu tenisam. Jā, pavisam noteikti. Un tiešām liels paldies Jurim, ka viņš ir ieradies, ka viņš apstāsta, kas ir šis sporta veids, kas ir tiešām joprojām gan pasaulē, gan arī Latvijā ļoti jauns. Jā, tiešām novērtēju, kad Juris ir atbraucis. Man pašam, protams, arī ar viņu esmu gājis ar viņu cauri Deivis kausa uzvarām un bēdām. Un, tiešām prieks, ka viņš ir ieradies un redz šo, ko varbūt skatītāji jūs mājās nevarat sajust, bet te ir tiešām laba atmosfēra, viss super. Mēs, protams, ka pieskārsimies arī tavai un Matīs spēlēji vīriešu finālā, bet ātri ieskicējot šodienas pusfinālā, negribās teikt, ka bez ierunu padelu mačā zaudējāt 6-1. 6-1, 6-2. Nē, tas spēle, protams, spēle ir spēle, sports ir sports, ir sajūtas, ir emocijas, bet man, kā es vienmēr uzskatu, nav starpība, kādu rezultātu tu zaudē. Ja tu zaudē, tu zaudē. Kāda bija tā zaude, kāda viņa izstījās, vai sāp visos variantos, bet tā ir tikai viena spēle. Ar to sports nekur nebeidzās. Tu nāksi vēl, tu spēlēsi, vienmēr būs iespēja sevi pierādīt. Tas ir sports. Spēle viss kārtībā. Es ļoti gaidu tieši vīriešu finālu. Es domāju, tas arī būs ļoti laba līmeņa spēle, tieši šie divi pāri finālā. Rudolfs Mednis, Gaismiņš un Pīters. Mēs saucam Pīteru. Pīters Van Englens, beļģu spēlētājs, kuram reāli ar rakešu sportu savā dzīvē nekāda saistība nav bijusi. Profesionāls futbolists ir bijis savu laiku, bet to jūs, dargie draugi, noteikti nenožēlosiet, ja pulksten 4 pieslēgsieties atpakaļ. Bet labi, tagad mēs turpinām ar meiteņu finālu. Otrais sets, un šobrīd vadībā pirmajā izspēlē Černiecka ar Lauvu 15-0, un vienkārši pavērosim, varbūt kā bumba skraida pa laukumu, lido pa laukumu un kādu sitienus meitenes izmanto attiecīgi, jo tas temps arī spēlē, jo padelu tenis nepārtraukt ir jāmaina. Tu nevari būt nepārtraukt agresīvs, tu nevari būt nepārtraukt pasīvs un spēlēt no aizsardzības. Te ir ļoti jāizmanto, kā es saku, šodien mēs atceramies savas ģeometrijas stundas, savas fizikas stundas. Un te tas viss ir jāliek lietā, lai varētu pārspēt pretinieku un varbūt nevis ar agresivitāti, bet ar tiešām gudru spēli, jo bumba, kā zināms, un ripa visos sporta veidos lido ātrāk nekā spēlētājs pārvietojas par laukumu, un tāpēc ir šie leņķi, šie diagonāls un neārtie sitieni. Redzēt tagad tādu kļūdu no Marijas sitiens stiklā un punkts zaudētas rezultātā 30-15. Zēbera Vaidere šodien vadībā. Un tā pārliecība, cik viegli ir, kontrolēt šo spēli, jo viens ir fiziskā spēle, otrs ir, kas sākās psiholoģiskā spēle. Jā, tieši tā. Un tas psiholoģiskais pārsvars citreiz pat tu Sansensēm vai Sansenšiem pats iedod šo psiholoģisko pārsvaru. Lūk, te mēs redzam, jā, ir jāizlāda emocijas, viennozīmīgi. Šis ir emocijas sporta veids, tu nevar emocijas turēt iekšā. Alex šobrīd, iespējams futbolā saņemtu dzeltenā kartiņu par šādu gājienu. Es nezinu, vai tenisā arī ir dzeltenās kartiņas. Ar tenisā arī būtu par šo jādod brīdinājums. Bet, jā, vajadzētu, es domāju, arī padelā par šo dot kaut ko, jo tas piederās pie sporta, bet mums ir jāsaprot, ka mēs tā nevaram darīt.
tomēr ir sporta ētika, sporta Tieši estētika, tā. bet arī emocijas citreiz to Jā. virsroku, un tas ir tikai un vienīgi. Šīs, kas notika, vēl ir maigi. Tas ir tiešām vakardienas ceturtdaļfinālā, kad Petrs Vinogradovs ar savu pārinieku zaudēja. Tad, jā, arī tām raketei jāiet pastaigāties kaut kādā brīdī, un tās emocijas... Rakete būs muzejā, viņa vairs nav lietojuma. Viņa vairs nav Jā, lietojuma. šobrīd rezultāts ir 40-30 Zēbera Vaideri ir vadībā. Šobrīd servē Alise Černēcka. Pirmais auts, tātad 2 dubultkļūdas, tas ir zaudēts punkts. Otrā serve. Servis stiklā, mierīgi. Tagad būs mierīgi izspēle. Es domāju, ka spēlētājs neriskēs, bet tomēr viena no pretiniecēm noriskēja un rezultātā 40-40. Nē, games. 1-0. 1-0 otrajā sēdā. Ierakstiet arī jūs komentārā, ko jūs domājat par šo sporta veidu, ko jūs vairāk gribētu uzzināt par šo sporta veidu. Galu galā, kad jūs varētu atnākt uz šo sporta veidu, jo kā MH Padel klubā viens no moto vai viens no saukļiem ir, pat ja jūs nezināt, kas tas tāds ir, atnāciet pamēģināt vienu reizi un ticiet man, jūs šeit paliksiet vienmēr. Un tas nav nekādi tukši vārdi, bet katrs no klātesošajiem dalībniekiem ir ar savu raketu somā, lai arī mēs esam skatītāji, lai arī mēs šobrīd nespēlējam. Bet es domāju, ka ar nepacietību, jo katrs no līdzjutējiem, kur šobrīd vai nu par vienu pāri vai par otru pāri tur rīkšķis. Un īstenībā šeit ir ļoti laba, protams, ka katram no mums ir savas simpātijas, bet jūs dzirdat arī šīs aplausus, ka netiek noniecināts neviens no pāriem. Pie kļūdām neviens neplaudē, pie uzvarētiem punktiem, pie skaisti izspēlētiem punktiem aplausus saņem kā spēlētājs Baltijos formas starpos, tā spēlētājs sarkanajos formas starpos. Varbūt šobrīd ir kāds neliels aplausiņš, bet un tās ir spēle uz emocijām, spēle par emocijām, kuras tev tomēr ir jāprot kontrolēt. Un īstenībā te jau arī, gluži tāpat kā tenisā, arī padel sportā ir vairāki tipi un triki. Jā, protams. Ko es izmantoju labi savā šobrīd tikai sākotnējā karjerā, ka, ja tu gūsti punktu, tu servē nākamo punktu momentāli, uzreiz nedod spēlētājiem atalpu. Ja tu zaudē punktu, tev ir 20 sekundes sagatavoties servēt. Tādējādi gribi, negribi, tu pretinieku satricinās. Pavisam noteikti. Pavisam noteikti. Un kā tu teici, bieži ir tas, ka tu vinē punktu un gribi ātrāk spēlēt, bet pretinieks velk laiku, viņš kaut ko šņores. Izšņaus degunu, vai pēkšņi jāizskrien uz toleti nokārtot dabiskās vajadzības. Tieši tā. Bet tas piederās pie sporta, tāpēc viņš ir tik interesants. Un, līdz pēdējiem brīdiem vienmēr ir varianti. Un šajā sporta veidā, un to mēs redzam arī vairākās izspēlēs, jūs redzēt, ka viens no galvenajiem faktoriem ir pacietība. Jā, protams, ka, ja nāk tev winner points, tas uzvarošais sitiens, tu to liec iekšā, bet īstenībā citreiz tur ļoti labi pakacināt pretinieku. Noredzot arī, protams, ka šajā gadījumā 2-0 Černēcka lauva vadībā un emocijas arī pretinieču otrā tīkla pusē. Tas piederās pie lietas. Tu šo spēli vari kontrolēt, tu vari mēģināt vismaz spēlēt, nevis adaptēties pretiniekam, bet likt pretiniecēm spēlēt tā, kā tu vēlies spēlēt. Un atkal vēl viena nepiespiestā kļūda, un tās emocijas jau mēs redzam. Mierīgāks spēlētājs ir Baltijos formas starpos, nedaudz tādas emocionālākas šobrīd ir Zēbera Vaideri. Vai tas palīdzēs vai nepalīdzēs? Es domāju, ka Marijai un Alisai šobrīd vienkārši ir jāturpina savu spēli, jāuzspiež savus spēles stils un jāliek pretiniecēm kļūdīties. Sitiens, tomēr sitiens ir bijis laukumā, spēle turpinās, dubultais stīkls, volijas, zemes volijas, atsitiens pret stīklu un te ir jānobeidz. Zema Vibora, Bandeha pret stīklu. Labi gaisi. Super. Un nedaudz kļūdas, nedaudz mazliet ārpus balansa. Noķēra pretkustībā. Alis varbūt domāja, kad ies augstā bumba. Bija uz papēžiem un mazliet gaisa ārā. Un viņa uzreiz pēc punktu teica, ka tā bija problēma, ka viņai jākustās uz priekšu, jābūt agresīvai. Nedrīkst būt arī šajā sportā, es mācu, mēs nedrīkstam rakešu sportos būt uz papēžiem. Mums vienmēr jāiet uz priekšu. Tev ir jābūt balansā visu laiku, uz priekšgaliem nedaudz uz priekšu. Un smash outs. Super.
Smešauts nesanāca, bet smešs sanāca tās, ka bumbiņi atsakās pret stīklu, tālāk pret režģi. Pretinietis vēl varēja spēlēt, bet šajā gadījumā līdz tīklam neaizsniedzās. Un arī, ja būtu aizsniegusies, bet ieskrietu tīklā, tad punkts šā kā tā būtu zaudēts. Otrā serve. Un kas ir šis sporta veida burvība, ka šeit nav vecuma limita? Vecuma limita tiešām nav. Var spēlēt gan mazi, gan mazliet vecāki. Pieredzējušāki. Šis sports tiešām ir domāts visām vecuma grupām. Viņš ir ļoti piedodams, viegli iemācīties, daudz vieglāk nekā mūsu klasisko tenisu. Bet jā, pavisam noteikti. Visas vecuma grupas var nākt spēlēt, izbaudīt šo sportu. Forša atmosfērā, ar savējiem. Jā, tas arī ir padelā, kad vienmēr ir 4 cilvēki. Jā, dažreiz cilvēkiem nepatīk spēlēt vai no partneri, bet šis ir labs pasākums draugiem, kur draugi var atnākt, pasēdēt, uzspēlēt, pasportot kopā. Tā kā jā. Nu, ko šobrīd servē Zābera Vaidere, rezultāts 0-3 pēc 3 nospēlētajiem geimiem. Un lūdzu, tev ir pilnīgi skaidra un acīm redzama atbilde, ka pirmais sets 6-3 absolūti neko nenozīmē, un kas ir īpaši padomu sportā ir nepieciešams. Tev ir, kā mēs citreiz smejamies, ir nepieciešama zelta ziltiņas vai medūzas atmiņa. Ko tas nozīmē? Pēc zaudēta punkta tu par to padomā un uzreiz aizmirsti. Pēc zaudēta geima tu par to padomā, bet uzreiz aizmirsti. Tieši tā. Šī te mentālais spēks, psiholoģiskā noturība, ka tu nāc uz katru nākamo geimu, tie rezultāti 0-0. Short-term memory. Rakešu sportos, man liekas, jebkurā sportā ir jābūt short-term memory. Tu nevari domāt par basketbola aizmestiem metieniem garām. Tev tas viss ir ātri jānoliek citā skapītī, jo tā spēle ir tik daudzveidīga. Jebkurā brīdī viss var mainīties. Redzam izspēle. Garāk izspēle, vairāk nekā jau 8 bumbas bija gan vienā, gan otrā korta pusē. Nu šoreiz Alise kļūdās, iesit bumbu tīklā, rezultāts 30-15, Zābera Vaidere vadībā. Pie viņa servis, un, protams, ka Alisei un Marijai šobrīd ir uzdevums nobreikot, salauzt pretiniešu servi. Lūk, arī šī nedaudz taktiskais gājiens, ka izmantotas 20 sekundes pirms nākamās servis, pretinietis varbūt kaut ko nopietni apspriež, bet tikpat labi arī vienkārši parunā par dzīvi. Tas nes augļus, jo Marija neuztver servi, izsit bumbu autā, izsit bumbu stiklā. Rezultāts jau ir 40-15. Nu, skatīsimies, vai izdosies atnākt atpakaļ. Dubultais stīkls, ļoti labs sitiens un geims ir uzvarēts. 3-1. Šis būs ļoti svarīgs geims. Tā nu vēl viena kļūda, piespiesta, nepiespiesta, bet mums tajā gadījumā tu spēlē tā, kā pretiniecis tev piespiež spēlēt. Un sitiens stiklos, 15-15, Alise servē. Ļoti labi ieņemšana. Un šobrīd jau tikai nedaudz sāksies spēles pacietība, laba aizsardzība, bet, nu jā, nedaudz pa spēcīgu un bumbu pēc uzbrukuma lidos stiklos 30-15. Zābera, Alise Vaidere. Alise Černieska servē, arī galva, stikls, volijas atpakaļ, laba aizsardzība, lēna bumba, tagad būs volijas, jā. Uzreiz sitiens no gaisa, tīkls vienmēr ir mūsu draugs. Laba doma bija, nogriezt diagonāli gars. Ļoti laba doma, bet ļoti grūts sitiens. Un kas man tīpaši šeit patīk, tīpaši ar vairākiem saviem partneriem spēlējot, vismaz es lūdzu nekādu atvainošanos. Mēs mēģinām darīt pēc labākās sirdsapziņas. Ja mēs kļūdamies, tad mēs mēģinām kaut ko labu izdarīt, nevis speciāli iesist bumbu tīklā vai stiklā. Lieliski. Nu šeit Alise noķēra tieši ķermenī. Aneti un,
šajā te laukumā ir arī tā purva zona. Jā. Starp 2. un 4. Starp apmēram, kur sākās stikls un balto līniju. Jā, tā ir lielisks sitiens. Pa līniju, zems, super, mērķis, pretkustībā, Alisai bija backhands, ko viņi nepaņēma. Tieši kā teicu, pirms šī game šis ir ļoti svarīgs games. Jo, kad bieži mēs paņemam šo pirmo breiku vai zaudējam, ir šīs emocijas, tas pirmais games ir dažreiz ļoti ātri zaudēts, bet nākamo reizi, kad tu apmainies ar pusēm, tas games ir ļoti svarīgs. Un kā mēs redzējām, ļoti labi nospēlēja 4 punktus, lai paņemtu šo breiku atpakaļ. Bet ir visas uzslavas Runitei un Alisei, jo pie rezultāta 0-3 īstenībā, ja būtu 0-4, tad jau tā spēle būtu absolūti citādāk. Atspēlēts viens games, atspēlēts otrs games, un labi, lai arī šobrīd Alise ar Mariju ir vadībā rezultātu 3-2, tomēr tāds psiholoģiskais pārsvars iespējams šobrīd ir tieši Zāberes un Vaiders pusē. Skatīsimies pie viņu serves, vai izdosies salauzt šo servi Alisei un Marijai, tātad servi autā, otrā serve. Un šeit jau arī strateģiskās spēles. Kāpēc ne? Mazliet pamalkam laiku. Tieši tā. Labiņš. Ļoti labs. Zēma bomba. Skaisti. Bravo. Stūrītī un te. Jā, auts. Spēlē un auts. Panāca savu ar mierīgu spēli. Un šīs spēles ir burvība tāda, ka tu vari uzvarēt gēmu, negūstot nevienu punktu. Jā, pavisam noteikti. Pavisam noteikti. Alise servē. Marija un... Arī mazliet vienkārši pa ātru izcēlās uzreiz šī bumba tīklā. Kā teikt, gribēja vienkārši iesist kājās, bet, super, bravo. Būs smash, noķer pret stīklu, atpakaļ lops augšā. Alise smešo, jā, te būtu dubultais stīkls, bet, smash kājās, un tas ir zaudēts punkts Marijai. Ļoti precīzi. Alise nospēlēja tieši kājās. Šis sitiens padalā ir ļoti efektīvs. Es arī tieši šādi mēģinu gūt vairākus punktus. Ja neizdodas punkti gūt laukumā, tad vienmēr ir iespēja punkti gūt pret pretinieku. Tieši tā. Agresīvs uzbrukums, Alise aizsardzībā un bumbiņa lido ārpus kortu. 40-15. Šobrīd 40-15 Zāberes Vaiders vadībā. Un tagad atkal būs interesanti, ja šis games beigsies. Tenisā vienmēr runā, ka 7. games ir viens no izšķirīgajiem setā. Nezinu kāpēc, bet statistika bija pierādīts, ka pie 3-3 visvairāk breiki tiek paņemti. Tā kā tagad būs ļoti. Uzņemšanā un rezultāts jau ir 3-3. Protams, ka skatītājiem un arī mums ļoti gribētos, lai viss nebeidzās 2 setos. Izcilā variantā būtu 5 setu spēle. Un tad Marijai jāservē. Svarīgs games. Ļoti laba serve. Te arī tas mainītais tēmas, vai nu tu servē stiklā, vai tu servē... Jā, pa vidu, jā. Ka tev ir pretiniecē ir neērtā servas uzņemšana ar backhand, un šoreiz tas attaisnojās, bumba lido stiklos, pirmais punkts ir iegūts, 15-0. Čurniecka lauva, Alise arī stiklā iet. Labs sitiens, laba aizsardzībā un jā... Mazliet pa augstu, pa īsu šis Marijas pirmais smešs. 15-15. 7. games. Te būs uz pacietību. Vai nu kļūdu, Bravo. vai lieliski. Bravo. Tiek ielikas lēna bandeha sitiena bumba stiklos, kad tā cirēs mēs sakām, ka tā bumba vienkārši ir tik lēna, tik smaga, ka vienkārši atsitās un nomist. Tieši tā. 30-15, Čurniecka lauva, Marija servē, servi iesastīklos, jā, laba servīte, mierīgs labiņš un auts. Mazliet auts. Mazliet auts. Gēma bumba šobrīd Marijai.
domāju, ka te vēl nebeigsies tuvākajos gejumos absolūti nekas. Marijas sērvie, pirmā kļūda, Tīkls. Vēl joprojām 2 sērvis rezervē. Pirmā kļūda. Vēl spēlē. Zemi volī, Alps, Bondeha pret Tīklu. Volī uzmanīgi. Ļoti labi. Bumbas, Oi, superi. labi. Bravo. Un Marija ļoti labi tika galā ar šo bumbu, ar to leņķi. Ļoti pareizi nospēlēja. Nu, redzēsim, vai tava teorija, ka uzvarot 7. geimu, attaisnosies. To mēs redzēsim. Skatīsimies. Katrā ziņā solis tuvāk uzvarai setā ir. Aldis ar Mariju vadībā ar 4-3. Ir atelpa, starp citu, cik ir oficiāli pārtraukums minūtes starp geimiem? Minūte? Manuprāt, kad ilgāk vajag. Man liekas, pusotru minūti. Mēs šobrīd esam tieši ēterā. Ir atnācis arī kluba īpašnieks Matīs Lībietis. Un viņš māja atā? Mēs visu kontrolējam, viss ir kārtībā. Mēs baudām spēli, gan klātas šeit uz vietas, gan arī tiešajā ēterā. Un aiziet 8. geims. Ļoti laba serva. Aneta, jā, ar labu servu panāk jau pirmo punktu, bet joprojām man nav atbildēts. Un nevienā Wikipēdijā vai enciklopēdijā es neesmu atradis to atbildi, kāpēc tenisā, kāpēc padola tenisā ir tieši šāda te 15, 30, 40 uzvaru. Es arī to ļoti gribētu noskaidrot. 2, 0, 3, 0 Un games, jā, viss paldies. Varbūt, ka vienkārši ir vairāk jādomā, kāds ir tas rezultāts. Tieši tā. Oi! Šo mums treniņos treneri vienmēr mēģina iegalvot, ka apakaļgaitā lecot, liecoties, izmantojot bandeikas sitienu, 90% būs tomēr. Mēs neesam vēl, teiksim, ne Argentīnas, ne Spānijas līmenis, kur tur jau no bērnu kājas puiši un meitenes nodarbojās tieši ar padalu tenisu, nevis nāk no klasiskā tenisa. Bet, jā, skatoties pasaules kausa un pasaules čempionāts, redzu, mēs te priecājamies, ka bumba ir vai punkts ir gūts pēc kāda 11. izspēles, tas jau ir daudz. Jā. Vienreiz, kas bija gada sākumā, Katarā bija pasaules kausa, kur savā starpā finālā tikās Argentīna ar Spāniju. Un viens no rekordiem bija, ka punkts tika gūts pie 63. izspēles. Pēc tāda tiec priekšā. Tie nav vienkārši tādi volī vai lobi, kur visu laiku bumbiņi mierīgi lido. Nē, tur ir kārtīgāka apšauda. Un padola tenisā, kas ir svarīgi, tas ir tā kā kādā, nezinu, bērnu pagalmu spēlē, ka ir jāiegūst advantage vai divas breakbumbas. Aizdīt pretiniekus. Redzēt, Černiecka Lauva šobrīd ir vadībā 45. Kā es teicu, jā, šis pēc 7. gēma. Skatīsimies, kā Aneta nosarvēs. Un te īstenībā varētu arī riskēt. Neriskē. Ļoti labi pieņemšana. Ir iztīkls, auc. Meitenes iespējams vēl šobrīd padiskutēs, bet man šķiet, ka bija auc. Nē, tomēr... Autā, bumba autā, tiešām varēs apskatīties. Izskatās, ka vai nu... Un šeit, kas ir ļoti kolidiāls lēmums, ja mums nav pārliecība, ir bijis in vai out, tad šī bumba tiek pārspēlēta. Šajā gadījumā... Turnīros, diemžēl, nē. Turnīros ir tiesneši. Šeit nosacīti tiesnesis ir aizsargs. Tiesnesis aizsargājās. Jā. Nē, tomēr viņas vienojās, ka tas bija auts. Tas bija auts, jā, 5-3. Jā. Protams, ka auts nepārspēlē, mēs nepārspēlējām. Un smash out! Alisa Černiecka, un tas ir tas, kas, protams, uzvalk spēlētājs ar šiem smash outiem, ka bumba atcitās pret laukumu, pret stīklu un izlido ārā no laukuma, kur vēl joprojām tev ir iespēja šo bumbu izskrienot ārā no laukuma noķert, bet te bija pārāk ātra bumba un Alisai neizdevās izskriet ārā. Auts. Ļoti labi serva. Svarīgā brīdī. Nezinu, man jau liekas, ka tas predictions vai pareģojums piepildīsies, ka viss nebeigsies 2 setos.
Nu jā, līdz 5 setiem mēs neaiziesim. Mēs Diemžēl. 2 setu uzvarē. Jā. Tātad izšķirošais būs Bet būs vismaz 5 seti finālā. finālā vīriešiem. Tad nebūs, šeit būs kopā 3 seti un vīriešiem vismaz 2. Tā kā 5 seti mums būs šovakar. Alises nākamā sērve. No backhanda lobs uzreiz uzbrukums ar Viboru. Zēma bumbas, zēmas bumbas, ļoti skaisti spēle. Diemžēl lauc. Atkal mazliet tehniski locītava. Un te arī liela sitiens uzreiz autā. Protams, ka šīs spēlētājs raketes pārvalda, bet tiem, kurš uzsāk spēlēt, visi grib spēlēt ar cietām raketēm, ar ātrām raketēm, kas, manuprāt, ka pagaidām vismaz iesācēja līmenī nav nepieciešams, jo te arī bija kustība pret uzbrukumu un momentāli bumba izlido ārā. Ja bez kustības, tad vienkārši bumba atsistos pret raketu un pārkrist pār tīklam. Bumba spēlē. Augsta bumba un smash. Skaisti. Nē. Bumba tiek noķerta. Lieliski. Bumba joprojām ir spēlē un brīnišķīgs Alis. Manuprāt, ka... Šī iepriekšējā epizode, diemžēl, mums nav iespēja paskatīties atkārtojumu, bet pēc Alises smeša bumba atsitās pret stīklu, atsitās pret... Es skatos atkārtojumu. Es skatos atkārtojumu. Tātad Miķels šobrīd paskatīsies atkārtojumu. Vairāki spēlētāji šeit arī pie sacensību tiesneša apelē, kad ir bijis auts, bet šajā gadījumā bija Alises smash, bumba atsitās pret laukumu, pret stīklu, pret režģi, kuru Anete noķēra un aizvirzīja bumbu atpakaļ spēlē. Protams, ka šis ir ļoti svarīgs moments, jo Zābere 9. setā šobrīd ir vadībā ar 40-30. Pilnīgi pret žogu. Pilnīgi pret žogu. Pilnīgi. Tā Miķelis dodas pie tiesnešiem šobrīd, pārspriest šo situāciju, redzēsim, kāds ir tiesnešu lēmums. Bet tas ir ļoti svarīgi, protams, ka... Un tomēr ir auts. Un tas nozīmē, ka 9. geimā pie rezultāta 40-30 būs neizšķirts vai punkta deficīts Černieckai un Lauvai. Ļoti labi, ka mums ir video pirmām kārtām, kad mēs varam šo izlabot, jo šī būtu ļoti liela kļūda. Sportā mēs šādas kļūdas nedrīkstam pieļaut, jo tīri redzams atkārtojumā, ka bumba trāpīja pa žogu. Tāpēc super, ka šis ir iespējams. Tātad vēlreiz Alises smash un no žoga. Jā, no žoga, varam. Jā. Tātad šajā gadījumā, ja bumba būtu atsitusies pret žogu un tad Anete būtu pieskārusies bumbai, varēja spēlēt. Bet Anita nospēlēja bumbā no savas raketes trāpīja žogā. Un tas ir auts, jā. Tieši tā. Tas ir auts. Te nav... Jā, es domāju, ka vajadzētu nomierināt meitenes, lai viņas nediskutē vairāk, parādīt šo te video, bet tas ir auts. Jā, tas ir tātad vienādi. Punkts. Ļoti svarīgs punkts priekš Alises un Marijas. Džūs, tātad neizšķirts. Un meitenēm ir iespēja šo te geimu uzvarot. Skaisti kājās. Advantage pārsvars Alisai ar Mariju. Skaisti kājās nospēlēta bumba. Un tagad ir set bumba Alisai Černieckai. Aizraujoša spēle, emocionāla, nervus kutinoša spēle. Ļoti laba pieņemšana. Un būs auts. Mazliet, jā. Es teiktu, ka mazliet pasteidzās, bet mēs neesam laukumā, mēs esam laukuma malā un 1-1 pēc 2 nospēlētiem setiem. Ļoti aizraujoši, es domāju, ka katrs klātesošais līdzekļs šeit nemirkli nenožēlo, ka ir ieradies atbalstīt vai no Aneti un Alesi, vai no Alesi un Mariju. Mēs esam tikai vienīgi par ļoti skaistu
padel tenisu, un es tiešām, draugi, aicinu jūs nošērot, nostrīmot šo te tiešraidi, lai aizvien vairāk cilvēki saslimtu ar šo pozitīvo padel sporta vīrusu un kaut reizi dzīvē atnāktu un izmēģinātu savus spēkus kaut vai vienkārši svētdienas izklaidē, svētdienas lieliskā laika pavadīšanā ar savu ģimeni, ar draugiem, ar darba kolēģiem un starp citu arī uzņēmumi ir iespēja jums taisīt uzņēmumu ballītes nekā ierastos ar grillu un diskotēku kaut kur ārā kādā viesunamā, bet MH padel klubi, Mārupē 2 klubi Lielmaņos un Ulmaņos, City padel, kas ir pretī jaunajai teikai K9, kas ir Mežu parka prospektā 9, ir ļoti skaista, ļoti kolosāla laika pavadīšana, ko mēs varam izmantot visi kopā. Jūs sapratāt? Bet baigi forši. Kas tas tāds? Tā ir tiešraide. Šobrīd man ir pievienojies. Es nesaucu nevienu par bijušajiem, bet ilgus gadus Latvijas tenisa savienību vadošajiem prezidentiem Juris Savickis. Prieks, ka jūs esat ieradies. Tiešām ir patīkami. Un beidzot, man ir gandarījums, ka jūs tomēr man izdevās aizdedzināt kaut mazu liesmiņu jūsu acīs attiecībā uz padel tenisu. Arman, tiešām paldies, tas ir pilnīgākais jūsu nopelns. Jūsu uzstājība man piespied faktiski šodien te parādīties. Es ceru, ka es neizbojāju jums ar dārgo sievu. Tieši otrādi man jāsaka tā, liels paldies par to, par jūsu uzstājību. Liels paldies. Bet pirmie iespēja, mēs arī, kad jums pirms 2 nedēļām runājām, jūs teicāt, kas tas par sporta veidu, tur varbūt pašiem ir interesanti spēlēt, bet kā jums kā skatītājiem ir skatīties? Tātad 2 jautājumi. Pirmais veids pašiem spēlēt vai ne? Un otrais variants skatīties, kā skatītājs. Spēle, protams, ir ļoti interesanti, ļoti spraiga, ātra. Un viņi daudz ātrāk nekā lielais mūsu supertenis. Jūs tomēr to atzīstat? Jā, viņi ir ātrāk. Ir sevišķi, kad spēlē tādas jaunās meitenes, jaunieši un puikas, tad baigais temps, jā. Un te jābūt ļoti izveicīgam, ļoti ātram, izveicīgam pagriezienam, te, miljonus jautājumu, jā. Un te varbūt arī domāšanā bišķi ātrāk jādomā nekā lielajā tenisā. Tā kā viss ierakstās. Tas lielākais, ko mēs arī ar Miķeli un Matiju saspriedām, un arī daudz tenisis, jo teica, ka Greta Veinberga ir sākusi spēlēt šodien. Viņai, diemžēl, līdz pusfināliem neizdevās tikt, bet ka tas lielākais izaicinājums ir lielajā tenisā, ja bumba aiziet garām, tad bumba aiziet garām. Vai nu ir auts, vai nu ir punkts. Šeit tā bumba vēl no stīkla atlido atpakaļ. Jā, un pie tam, tad, kad bumba atlido no stīkla, tev vēl vairāk varianti. Un atkal tas domāšanā, man liekas, ātrāk tev jāizdomā, kurš no variantiem tev pieņemāks. Tu sit pa muguru, pa sāniem, pa augšu, pa leju un tā tālāk. Tā kā spraigs. Bet ko es gribu pateikt? Šitais sports tomēr jauniešu sports. Jauniešu sports. Man tādi paskatieties arī tiem cilvēkiem, kas te ir apkārt. Ja? Te pārsvarā jauni cilvēki, kas ir ļoti patīkami. Man grūti iedomāties, ka 50, 60 gadīgie bijušie sportisti, seniori tagad spēlēs kaut ko tādu, kur baigais temps. Jā. Labi, Juri, izaicinājums pieņemts, un es centīšos jūs nepalaist mājās pēc meiteņu fināla, bet mēģināt jūs piespiest palikt arī uz vīru finālu, jo vīru finālā būs pāris. Tur baigais temps. Juri, būs pāris. Jums ļoti labi zināmais tenisists Uldis Gaismiņš, un viņš pārī spēlē ar Beļģi, kuram rakešu sports nekad nav bijis primārs. Viņš ir spēlējis Beļģijas futbola izlasē, Pēters Van Englands, kuram ir 54 gadi. Tu aizsāki tagad pavisam citu tēmu, un kas ir pareizi. Te nav jāsāk spēlēt no 5, 6 gadi jau par vēl, kā jūs zināt, lielajā tenisā. Ja? Lielajā tenisā jāsāk spēlēt tagad 4-5 gadu vecumā, un jau 10 gados, vienalga kāds tu esi talants, faktiski pavēl. Te var sākt spēlēt arī 20 gadu vecumā, arī 25 gadu vecumā. Tas ir pavisam kaut kas cits. Te nav jābūt kaut kādai speciālai tehnikai. Te tev jābūt baigi ātram, asam,
izdomas pilnam, paredzēt visu tās lietas. Nu, tādā veidā, ļoti veiklam. Kā man viens skatītājs tur no muguras teica, nu, šitās meitenes tagad spēlē finālā, nu, viņas varbūt uzreiz braukt uz kosmosu. Viņas ir pilnīgi sagatavots. Kas atbilst mazlietiņās, viņām, teiksim, kaut kā tur lidināties bez absolūti bez nesaprotamām koordinācijām, viņam tas būtu normāli. Ja. Tā kā tas ir speciāls tenis, baigi forši, bet priekš, kā mēs sakām, spēlēt viens, skatīties otrs. Man, piemēram, uzspēlēt tā tenis, protams, es to izdarīšu, ja. Bet, nu, kā saka, nu, 40-gadīgie čaļi, baigi veiklie, tie tomēr, nu, ja, piemēram, 4-gadīgais normāls, kas nav sācis laicīgi tenisists, ar mani sāk spēlēt. Nu, viņš spēlē 5 gadus. Viņš joprojām pret mani ir iesācējis, neskatoties uz mani vecumu, ja. Te ir bijis citādāk. Nu, tas ir interesanti, tas ir forši un tā tam jābūt. Vai ne? Tā tam jābūt. Bet paldies liels tiem cilvēkiem, kas to Latvijā te Rīgā ir izveidojuši. Liels paldies gan Matīsam, gan Hovardam, ja? Baigi malčāļi. Nu, es domāju, ka tas tiešām tāda spēļu mantiņa varētu tikt arī uzbūvēt vēl citās Latvijas pilsētās. Tas ir priekš jauniešiem, man liekas, labākais laika pavadījums, kāds vien var būt. Bet nav jau runa tikai par jauniešiem, jo šobrīd es saku, mēs arī runājām, ka MH Padel klubā, kā arī Matīs teica, ka ja pirms 3 gadiem bija 100 spēlētāji, šobrīd ir 4000 spēlētāji. MH Padel klubā mums ir sava komūna, kurā ir vairāk nekā 700 biedru. Mums sarunāt padel tenis spēli, tas ir tā kā aizdedzināt sērkociņu 1-2, un mēs esam kortos. Tā jau ziņā, te ir vēl viens jautājums ļoti labs. Tāda sabiedriskā dzīve, klubi, sabiedriskā dzīve, kas ir tā saucamā socializācija, ja? Tas ir kolosāli. Jaunieši, kas te satiekās, spēlē, čupojās un tā tālāk. Kas var būt labāks? Da nekas. Un vēl jau nav runa tikai par jauniešiem. Jūs redzat, ka diezgan daudz ir uzņēmēji, uzņēmumi, un te savu veidu tāds tā kā BNI tīklošanās ķēdes tīkls sanāk. Jūs esat vienā biznesā, kāds ir citā biznesā, mēs kopīgi uzspēlējam, pēc tam pasēžam kafejnīcā, aizam uz pirti, un iespējams rodās kaut kādas sadarbības. Tas notiek tā visos klubos. Jā, nu bet lieliski. Tas visos klubos, arī tad cigāru kluba apmēram tāds pats veidojums, kas tikšanās, sarunāšana, kaut ko izdomāt, kaut ko pēc tam kopīgi izdarīt. Ja? Tā kā šitais arī ļoti labs variants. Ja? Nu tā, ļoti labi, apsveic mūsu visus un tik kolosā paldies. Super! Es jūs projām neaizlaidīšu pirms vīru finālu. Labi, paldies. Sarunāts, paldies. Tā, nu ko, dārgie draugi, mēs pievēršamies jau mūsu meiteņu finālam, kur Aneta Zābere, Alisa Vaidere pret Alisi Černiecku un Mariju Lauvu. Tātad pēc setiem pirmiem 2 rezultāts ir 1-1. Šobrīd ir 3. izšķirošais sets. Zābere Vaidere servē. Rezultāts pēc geimiem 1-1. Un 3. geimā Černiecka Lauva ir vadībā ar 40-15. Aneta serve. Alisa, diemžēl, servi neuzņem. Rezultāts tiek samazināts līdz minimumam. Skatīsimies, vai izdosies Anetai izvilkt neizšķirtu ģūs, vai šis te games tiks zaudēts, ja Marijai vai Alisai izdosies salauzt viņas servi. Nē, diemžēl neizdodās, un 2-1 šobrīd Černiecka Lauva ir vadībā. Mūs sagaida noteikti aizraujoši. Es negribētu prognozēt, bet, nu, manuprāt, ka ar nākamajiem 4 gaimiem šeit vēl nekas neizdosies, vēl nekāds rezultāts mums nebūs. Latvijas čempions mēs neuzzināsim, jo Aneta un Alise, kas ir sarkanajos formas tērpos, sarkanajos krekliņos, noteikti vēl zobus parādīs, raksturu parādīs, un vēl nāksies kārtīgi pasvīst gan Alisei, gan arī Marijai. Man patīkami, ka ir šis tas kopīgs arī ar lielo tenisu. Nu, spēlē no gaisa tas pats par sevi saprotam, viet no otras puses. Tā ļoti skaisti sēdēt tribīnēs un iedzert aliņu vai vīnu. Tas tik forši. Starp citu, jūs varat uzskaitīt, cik daudz dažādu sitienu arsenāls ir tenisā? Lielajā? Jā. Nu, es tā nekad neesmu par to domājis, bet nu, es domāju, ka 50. 50 dažādi sitieni. Jā, es tā domāju. Bet es varu kļūdīties. Te jāprasa tiem lielpratējiem, kas raksta par to grāmatas. Kur kājas, kur rokas, pagriezieni,
kur tu stāv priekšā pie tīkla, teiksim, aiz līnijas un vēl. Un cik sērus, piemēram, ir, ja? Kāds ir uzgrieztā, nogrieztā un tā tālāk, ja? Pirmā, otrā un atšķirās. Nu, vārds sakot, es pat man liekas ļoti daudz arī. Ļoti daudz. Šeit ir tā kā tie standarta sitieni, kas ir bandeja, volejs, čikita, vibora un tā tālāk un tā tālāk. Bet, kā treneris stāsta, ka tev nemaz viss tas arsenāls ir īpaši, ka tu spēlē divetā, jāpārvalda nav. Iespējams, ka kāds no pāriniekiem pārvalda kādus 3 labus sitienus aizsardzībā. Otrs pārinieks ļoti labi pārvalda kādus 3 sitienus uzbrukumā, un tā kombinācija arī veidojās, ka tu vari pretinieciem piedāvājāt dažādu spēles stilu, dažādu sitienus, to mērķi sasniegt un to uzvar izcīnīt. Nu, tas tā filozofiskā doma ļoti līdzīga lieliem tenisam, ja? Kurš stāv no kreisās, kurš stāv no labās, vai abi spēlētāji stāv no aizmugurē, vai abi stāv pie tīkla, kad iet uz spēli. Vārds sakot, 100 varianti. Te bišķi citādāk tomēr. Te, protams, jābūt pārim, kas viens otru saprot. Bet tomēr te jābūt pārim, kas visu prot. Te tas viss tik ātri notiek, kad, piemēram, te tu nevari palīdzēt otriem uzmest kolosāls svets un tā tālāk. Tu tā nevari. Bet pašam jātiek galā. Kā ir, piemēram, lielajā tenisā, ja tu piesēdzi saproti situāciju, tu vari padomāt bišķi uz priekšu, tu vari piesakt partneri, kas arī lielajā tenisā notiek. Te tomēr tās lietas ļoti ātri notiek. Kā jūs vērtāk jūtaties laukumā spēlējot vienspēli vai dubultspēli? Agrāk es spēlēju, kā visi, es nekad neesmu sācis spēlēt dubultspēli, tad, kad es sāku spēlēt tenisu. Es spēlēju vienmēr vienspēli, bet ar laiku tāpat kā visi lielie sportisti, atvainojos par to, kā visi lielie sportisti, mēs atkārtojam to, ko viņi dara. Ja? Pārējām uz dubultspēli. Dubultspēli tā ir kā ļoti daudzi gudri tenisisti, kā jūs arī to ziniet, saka, tā ir atkal pavisam cita spēle. Vienspēle, dubultspēle. Un tie citi ganīs tik tālu tiek spriest, ka tie ir 2 dažādi sports spēļu veidi. Jā. Tā līdz galam nav, bet dubultspēle, protams, ir interesantāk, inteliģentāk. Pirmkārt, tā ir komandas spēle, kas jau uzreiz to tenisu padara citādāk. Viens pats to spēlē individuāls, pilnīgi sporta veids. Dubultspēle, tā ir komanda. Un tur sākās jau tās priekšrocības, ko jūs minējāt, kurš labāk ko dara. Un tad saliekās kopā, tā, lai būtu visefektīvākais rezultāts. Jo padala sportā pārsvarā ir, protams, vienspēles, kas nav tik aizraujošas kā dubultspēles. Un tāpēc mēs minējām, ka no tevis daudz kas var būt atkarīgs, bet nav tā, ka no katra no spēlētājiem te tev jābūt komandai, te tev jābūt duetam, kurš saskaņoti darbojās jebkurā darbībā. Bet bez domām, bet bez runāšanas, ka es zinu, kur jūs atradīsieties laukumā un jūs zināsiet, kur es atrodos laukumā. Jā, jūs pareizi pateicāt, te pirmkārt jābūt ātrākiem, veiklībā un arī domāšanā ātrākiem šajā sporta veidā. Un tas, man liekas, tomēr ir, tāpēc es varēju atkārtot, tas tāds baigi foršs jauniešu sports. Man grūti iedomāties, ka cilvēki pēc 40, 50 gadiem, tas būs tāds foršs arī tāda interesanta saspēle, bet ne tik ātri, tas notiek kā tagad, kā baigais temps un tā, un tas jau patīk jauniešiem. Neviens jau neskatīsies, kā 40-gadīgie tur veči vai dāmas labākā vecuma laikā, ja, kad kas ir skatīties uz viņiem, kā viņi tur spēlē. Izņemot radinieks un draugus. Ja. Tas ir viens, bet atkal viens no pasaules bijušajām pirmajām raketēm, kas ir Fernando Belastiguns. Viņam ir Wilsona līnija Bēle. Viņš šī gada, manuprāt, vai sākumā, vai pagājušajā nogalē atvadījās no lielā padala sporta 44 gadu vecumā. Baigais malacis. To es arī saku. Es tam pilnīgi piekrītu, un viņš pareizi to izdarīja. Lai pāriet uz normālo dubultspēli lielajā tenisā. Lieliski. Paldies. Tātad mēs pievēršamies atkal mūsu meiteņu finālam. Šobrīd pēc nospēlētiem 5 setiem rezultāti 3-2 vadībā ir Černiecka Lauva. Viņam arī serve. Un skatīsimies. Redzējām, ka pēc šī te aizvadītā 5. geima Alise Vaidere ļoti emocionāli bija. Iespējams, pat varbūt raketi ir nomainījusi, jo, ja gadījumā spēle neiet laukumā, tad, protams, kaut kas ir jāmaina. Un raketi varētu būt viens no maiņas objektiem. Šobrīd uzbrukumā tomēr ir Rauds.
Un Alisa Vēdera izsit autā. Šobrīd rezultāts 30-0. Jāatceramies Miķeļa teikto, tad svarīgs būs tieši 7. games. Pagaidām rezultāts 3-2 Černieckai Lauvai. Pie rezultāta 6. gaimā 30-0. Alisa servē. Laba serve. Ļoti neērta serve behandā. Bumba atleca pret stiklu un momentāli nomira laukumā. Tātad Alise Zābere nepaguva uztvert šo te, Aneta Zābere nepaguva uztvert šo servi. Un tagad jau, auts, pirmais auts, otrā serve. Alise gatavojās otrajai servei. Un labs sitiens, zems sitiens stūrī. Un ne ar behandu, ne apakaļ pret stūri. Redzam, ka Alise pati pārdzīvo. Iespējams, nedaudz nepareizi ieņēma pozīciju laukumā, bet šobrīd 40-15 pie Alises servis. Un te vajadzētu būt smešam. Tas arī notiek. Bumba atlec. Ļoti viegla bumba un ļoti, nevar teikt, pavirši, nesagatavoti nospēlē Marija Lauva. Smešs nebija spēcīgs. Bija advantage vai priekšrocība Anetei Zāberei, ko viņa arī izmantoja. Zema bumba kājās Marijai un bumba tālāk nonāk tīklā. Joprojām pārsvars ir Černieckai Lauvai. Laba serve. Alise. Un lieliski. Krāpa kājās pretkustībā un games ir uzvarēts. Šobrīd 4-2. Un pieminot Miķeļa vārdus, tagad svarīgākais būs šis 7. games, jo pie rezultāta 5-2, ja paskrienam notikumiem priekšā, Alisei un Marijai būs diezgan liels pārsvars. Ja tomēr Anetei un Alisei izdosies salauzt vai paņem šo savu servi, rezultāts kļūs 3-4, un tad jau viņam būs iespēja atpakaļ atnākt spēlē. Pirmā serve tīklā. Spēcīgi, nebūs otra spēcīga, mierīgi pret stīklu. Mierīgs lobiņš, volejs. Un situācijā, kurā bija jāgūst punkts, Marija kļūdās. Un šeit, kas ir, ko pagaidām meitenes reti, kad izmanto, tas ir tas labākais padala spēlētāja draugs, ir režģis. Jo bumbai atsitoties pret režģi, tā ir laimes spēle, vai bumba uzreiz atsitīsies asi pret laukumu, vai uzlidos augšā un labi. Aneta ļoti labi zema nospēlē pret Alisi. Un Alisei neērti bija pacelt bumbu no loba atkal gaisā. Un bumba iekrīt tīklā. 30-0. Aneta servē. Bumba. Tomēr bija sautā. Pirmā bumba pieskārās stiklam. Otrā serve būs mierīgāka. Tā arī tas notiek. Un redziet, pirmā spēle tīklā. Labs, spēcīgs uzbrukums. Aneta tiek ar to galā. Marija, bumba pret stīklu, atpakaļ, mierīgs lobiņš. Un te jābūt spēcīgam sitienam, tomēr tas neseko. Labi aizsardzībā darbojās Alise. Bumba ir augšā, nav spēcīgi. Un, kā saka, uz tīra ūdens, it kā nebija nekas bīstams. Bumba bija zema. Bija ļoti skaisti izspēle. Paldies par novērtējumu, beidzot līdzutēji atdzīvojās. Aneta servē pie rezultātu 40-0. Un labi nospēlē Marija, zema bumba no backhanda. Ļoti mierīgs volejs, iespējams bumba iegriezt un vienkārši palika atsitoties pret stiklu zemes. 40-15. Joprojām vadībā Aneta ar Alisi, auts, otrā serve katrā ziņā būs mierīgāka. Šobrīd es domāju, ka Aneta neriskēs. Mierīga serve. Un te ļoti punktu īstenībā Alisei pasniedza otrā Alise, nepaceļot pēc serves bumbu gaisā, bet ļoti ērta augstumā. Alisei Vaiderei atsita bumbu aiz tīkla, un tur jau sitiens kājās, un skatīsimies, vai ar šo te iegūto punktu geimā Anete un Alise varēs izlīdzināt rezultātu spēles gaitā uz 4-4 8. geimā. Vai pie serves šobrīd skatīsimies Marijai, vai Alisei ir jāservē. Rezultāts būs 5-3. Maziņš pārtraukums.
Meitenēm ir iespēja nedaudz atvilkt elpu, padzerties kādu enerģijas dzērienu un uz servi dodas Alisa Černiecka. Nē, kļūdos. Marija Lauva servē. 8. games. Auts. Nē, tomēr bumba ir spēlē. Volijas spēcīgs uzbrukums un jānoķer bumba. Jānoķer bumba pie tīkla. Nevarēja saprasties abas meitenes, kura tomēr būs pirmā pie bumbas. Un pie bumbas netiek neviena no viņām 0-15 pie Marijas Lauvas servis. Otrā serve. Tīklā. Nāksies sēdēt. Un zema bumba. Tomēr bumba ir spēlē. Tagad labi nobloķē Alise. Anete un kļūdās. 15-15. Trešā serve 8. gaimā. Alise kaut ko. Tu pa baltēm vai pa sarkanajiem? Ziniet, kā Jūri, es esmu par labu spēli. Es tiešām esmu par labu. Kāpēc viņi servē no tās? Pie 15-15, jā, trešā. Par labi, jo iepriekšējā pusfinālā bija tāda interesanta situācija. Es nesaukšu uzvārdā un vārdā komandu, kura zaudēja, bet tiešām mēs atbalstījām abus pusfināla pārus. Un pēc skaistas padoles spēles es aizgāju iedot 5 un pateikt par skaistu padoles spēli visiem 4 spēlētājiem, bet viens no 4 spēlētājiem pasūtīja man 3 mājas tālāk, tāpēc, ka es esmu plaudējis par pretiniekiem. Tātad te kazino nav, nevar likt. Pagaidām vēl ne. Nē, likt varam, mēs jau arī ar jums varam uzlikt. Mēs divā tā varam, par sarkanajām meitenēm, mēs bet par baltajām meitenēm. Ar tevi nav interesanti, jo tu esi baigais spečums tagad palicis. Man te nav nekādas iespējas kaut ko vinēt. Es esmu par labu spēli. Un šeit arī, protams, ka vairākiem līdzjutējiem simpatizē iespējams Anete ar Alisi, kādam simpatizē Alise un Marija, bet te ir pārsvarā nav tā sajūta, spēlējot, kad kāds kādu izsvilpi vai kāds par kādu kļūdu vairāk priecājās, jo te arī par kļūdām īsti aplausus nedod. Dod aplausus, kad skaista izspēle un skaista gūts punkts ir vai vienam vai otram pārim. Jā, nu ko, 8. games pie Marijas nākamās servis, rezultāts ir 40-30. Ir iespēja paņemt savu servi. Pirmā serve tīklā. Jums kā spēlētājiem drīkst pajautāt, vai šeit servē ir kaut kāda izšķiroša nozīme? Ir ļoti, jo ir kādi serviju meistari, kā es runāju, kuriem ļoti padodās servis. Un smashouts nav. Joprojām bumba ir spēlē. Vēl viens smashouts un bumba ir spēlē. Nē, tomēr nav. Gluži tāpat kā iepriekšējā situācijā. Games ir uzvarāts. Bet ir vairākiem spēlētājiem tāda kā firmas serve, kur tu nevari saprast, kā to servi paņemt. Atcerieties, kā Filimonovs servēja savā laikā pret Bagdātis? Nē. Necerieties, nē? Mēs spēlējām ar Kipru. Un Bagdātis, kas bija 10. nevarēja paņemt nevienu Andra Filimonovs servi. Nometās uz ceļiem un lūdza Dievu. Neatcerieties tādu momentu? Jā, tagad es sāku kaut ko atcerēties. Jā, baigi kolosāls moments. Nu jā, bet šeit atkal, kā no lielajā tenisā, tu pamet bumbiņu un tu servē no otrā stāva. Šeit ir noteikums, ka tu drīksti servēt no apakšas, ka tu nedrīksti pacelt raketi vai bumbu, lai būtu virs tīkla vai virs gurna. Jā. Bet tomēr ar tiem spiniem vai backhands vai no ērtās puses daži spēlētāji ir iemanījušies tā tev, kā saka, es nezinu, iznest prātu, ka tu vienkārši nesaproti, kā to servi paņemt. Un tu citreiz dabū vienkārši zaudētu geimu pēc 4 servēm. Nu, tas atkal interesanti, vai ne? Tas piedod visam tam kaut kādu interesantu jēgu, vai ne? Te sapcitī tāda latviešu nacionālā spēle Novus, atceraties, ja? Nu, es jums teikšu tā, kā te jādomā, ja? Mazliet jās tos leņķus, ja? Ļoti līdzīgi. Jāsaprot, kur tā bumba lido un kā viņa atcetīsies. Un ne tikai kā savus kauliņus dabūt iekšā. Un smashouts Alises izpildījumā, izdodās. Juri, mēs esam soļa attālumā. Šis ir Latvijas čempioņu mačbumba. Pirmā mačbumba, jā. Nu, skatāmies. Un ir!
Alise Černiecka un Marija Lauva kļūst par 2025. gada LTS padelu čempioniem. Pirmais sets zaudēts ar 3-6, otrais sets uzvarēts ar 6-3 un izšķirošais čempionu sets ir paņemts ar 6-3. Apsveicam baltos jaunie.